Esmu Viktorija Fīviga, daudzi mani zina no redakcijām, kā arī privāti tiktokā es ņemos, un tā ir mana žurka, kas beidzot ir pie manis pēc 2 gadu pauzes, un es izdomāju uztaisīt tādu foršu video, pastāstīt par žurku, kā varbūt es esmu nonākusi te. Es jau vairs nezinu, ko teikt. Ieraudzīju šito mašīnu, es vienkārši gribēju. Vispār sanāk tā, ka es žurciņu nopirku attālināti. Es strādāju ārzemēs, Beļģijā, un atceros, ka sēdēju mājās, protams, marketplace'ā. Es meklēju mašīnu tādu, kas būtu savādāka, jo tajā laikā vēl meitenes īsti nebrauc ar žurkām, un man gribējās kaut ko savādāku, nevis kupēju, jo visiem daudziem bija kupējies, protams, es gribēju sedanu. Kāpēc es nopirku tieši šo žurku? Jo viņai numurs bija FV 2997, tā kā Fīviga Viktorija un 97. gada žurka. Nopirku es viņu par 2400 un nopirku attālināti. Jā, es atceros, es strādāju pie līnijas, lieku saldājumus kastītē, es jūtu, man telefons novibrē. Es skatos ziņu, man māsas vīrs Jānis raksta, nu tīri ok, es domāju, ka var ņemt. Es ātri skrienu uz toleti, ieskaitu viņam naudiņu, un jā, nopirka. Un tad pēc kaut kāda laiciņa es atlidoju atpakaļ uz Latviju, un lidostā izēju ārā, mani sagaidīja ar žurku. Man patiesība nebija, es pat ar manuāli vēl nemācēju braukt neko, un es saku, es gribu braukt, kas man jādara? Un tas mazu aplīti izbrauca pa lidostu, un tad jau sēdos blakus sēdētāja beņķī un braucām uz mētrienu uz mājām. Es skatījos, bija kaut kāda vēl viena žurciņa, varbūt kaut kas tāds, bet es nezinu, es kad ieraudzīju šito mašīnu, es vienkārši gribēju. Es saku, muļķīgi skan vai kā, bet tas numurs mani uzrunāja, un tas likās tāda zīme, ka man to mašīnu vajag. Varbūt nevajadzēja skatīties un klausīt tās zīmes, bet jā, nu, tā es arī viņu izvēlējos. Nebija tur nekādu citu variantu. Es neskatījos to. Pirmā mašīna, ko es arī paskatījos, to es arī nopirku. Pirmais brauciens bija no tās lidostas uz mētrienu, bet es blakus sēdēju, un tad pa mētrienu es jau izbraucu. Jā, tā pamazām mācījos. Atceros, ka mums ir tur tāda viena placītis, tāda vietiņa, kuras aizbraucu un pirmoreiz mēģināju burnautu uztaisīt. Tas bija interesanti. Man tā kā sanāks tās polīti, bet tā mašīna tā lēnām aizbrauc uz to priekšu. Un emocijas bija baigi labās un tādas, kad, liekas, vēl tik daudz kas priekšā. Emocionāli tas ir, kā lai pasaka, tā ir mana pirmā mašīna. Tā ir mana pirmā mašīna un ir tik daudz iziet cauri tam visam, kad cik man cilvēki bija teikuši, ka priekš kam es to daru un visu to. Nu, gan jau arī ir tas normāli, nu priekš kam es to darīju. Citi nopirktu jaunu kuzavu, visu pārlikt un brauktu skaistā mašīnā, bet man gribējās iziet to ceļu, nepadoties uz viņu, sataisīt viņu, kā es vēlējos un izbaudīt. Un ar viņu es sasniedzu ļoti daudz visādus tādus sapnīšus un mērķus, ko man gribējās. Piemēram, es vienmēr sapņoju, kad piedalīties autoeksotikā ar mašīnu, un es ar viņu to izdarīju, pateicoties blāstam un redakcijām. Mani uzaicināja, piedalījos skaistu mašīnu. Vēl, piemēram, varu pastāstīt, kad biju pirmajā Pur Baltics Challenge, un atceros savai ģimenei, es teicu, iedomājieties, cik stilīgi būtu, ja meitene tur piedalītos un izkāptu no mašīnas rozā kostīmā. Kaut kādiem 3 gadiem es to izdarīju. Un tas bija tāds kaut kādi tādi mazie mērķi, ko piepildīju un taisīju emocijas un piedzīvoju. Un viņa tagad, liekas, ir tā kā cits auto pa tiem 2 gadiem, kad nebija pie manis. Bet arī es pa 2 gadiem esmu palikusi savādāka un liekas, ka mums abām, mēs esam tās pašas, bet mums abām ir jauns sākums. Kā tu liekas, kas tev pietrūka, lai tiktu finālā? Nu, nezinu, man jau likās, ka viss bija labi. Varbūt tas skills varbūt mazliet kā tās saulītes nesanāca tik labi, kā gribējās, bet vispārējais bija labi. Mazliet tikai pietrūka tev, tā kā bija labi. Rītīgi milzīgs paldies, ka esi šeit. Nu, 2-3. 2-3, jā. Cik daudz tu esi ieguldījis savā auto? Man vienmēr šitais jautājums patīk, un man liekas tāds labāk neskaitīt, man jau tā sirds sāp. Bet no aptuveni? Aptuveni, man liekas, kaut kādi 20 ir. Nu, tas ir tā kā, ko es aptuveni tagad pēdējā laikā esmu tā savilkusi kopumā, neskaitot kaut kādus sīkumus vai kaut kādus lielos darbus, jā, tādus 20. Jā, varēja BMK jau braukt. Kā, nu man noņēma visu piekari, pārkrāsoja ar to pulveru krāsošanu, polībukses salika, tad, protams, diski, virsbūve pārkrāsota, pilnīgi kapitālais remonts bija dzinējam, arī uzlabojām jaudu viņai. Šādi Sandija gatavojas
Žurkas stendam, jā. Es neko nedzirdu. Es dzirdu viskaidrībā. Nu, kāds domā, cik zirgi būs? 230. Viņa tevi ciena, bet viņai patīk pārsteigums taisīt. Jā. Es teicu, ka būs 230. Es teicu 240. Bet tuvāk jau ir saimniecība pateica, kā ir reāli, jo viņi jūt. Es jūtu savu bebi, jā. Jūt viens otru. Šitā žurka vienmēr pārsteigums rada. Pagaidām viņa labi uzvedās. Bet mīļa. Kā parasti divas blondīnas pavada laiku iepērkās, tur iet uz kafiju, padzer kopā, pastaigāties, ko mēs darām. Varam jaudu mērīt uz stendu. Jā. Žekiem parasti tā viņi iegrūž, ir daudz naudu, bet tāpat viņi nosauc pa miskasti. Šitos ierāmēšu vispār mājās, paskaties. Un jaudas mērīšana, regulācija, kur redzam Elme Pro, Performance un Clutch X-Kick. Droši rakstam un paskatieties, cik mega labs rezultāts. Tur mēs dabujām 248 dzirga spēkus un 350 ņūtonu griezi, vai kā tur saka, es nezinu, ņūtonmetri. Un diezgan jaudīga, atsaucīga ir. Un es vēl ieliku salonā no E46 krēslus. Tie man ir savādāki. Smuki mototelpa rozā ir nokrāsota. Nekas vairāk tāds. Man patīk tas klasiskais izskats tagad. Pieturēties kādu brīdi pie tā. Bija viens mirklis, kad es strādāju Beļģijā. Es pat biju aizmirsusi par to. Es nesen ar brālēnu runāju, kad viņš man tāds saka, tu vispār atceries, ko tu man kādreiz prasīji? Es tādu, kas ir, ko? Tu man prasīji, lai es nobildēju sludinājumam tev uz žurku. Un es atceros, man ir kaut kad tur varbūt mūsu čatos vēl tās bildes, kad viņa garāžā stāvēja, jo man bija tāds bišķiņ uznācis emocionāls brīdis, kad likās, kad rokas nolaižās, kad varbūt tomēr netaisīt un vienkārši pārdot. Man viņa pazuda uz 2 gadiem, cīnījos visu laiku ar tiem termiņiem, visu. Protams, servis uzņēmās atbildību, viss ir kārtībā. Trakākais bija tas, kad viņai tie servisi, tad ar vienu kaut kas nebija līdz galam kārtībā, tad ar otru viņa nabadzīta ir izmocīta. Bet viss ir labi. Man ir liela pateicība vispār bez Hasla, Nilam un Robertam, un viņiem, kad uzņēmās salikt kopā manu bembīti. Nenormāli prieks par to un liels paldies maniem draugiem par to. Bet trakākais, pēdējais trakākais, kas pacēlā jāiebrauc, netīšām. Dzēsēšanas sistēma dažreiz ir pievīlusi, tur pēc Spur Baltics Challenge arī tur man bišķiņ uzsprāga viss, un tad Rīgā vajadzēja taisīt, kas vēl, uz trasi aizbrauc, tur reduktors beidzās vai tur, bet nekas tāds, nekādas baigās avārijas arī nav bijušas. Protams, pa kupenām ir izbrauktām kaut kādām ziemā, tur trasē esmu bijusi. Pareizi, vēl taču. Es taču Brieškalnā ar viņu braucu augšā. Tas vēl bija piedzīvojums, jā. Mēs pacēlām gaisā labām ziemas riepām, ko no Rīgas riepu centra dabūju. Uzlaidām kalnā līdz pusītei kaut kādai. Bet baigais prieks bija, jo tur bija ļoti slikti apstākļi. Tas bija laikam pirms 2 gadiem varētu būt, vai pat jau 3. Sākumā bija Gaiziņkalnā, un tad bija Brieškalnā. Un Brieškalnā, man bija baigais prieks, kad īstenībā es diezgan tālu tiku, jo otrajā braucienā daži pat no starta neizkustējās, bet es tiku tā kā līdz tajam pašam, kur es tiku pirmajā reizē, bet tur bija vienkārši izārdīta trase. Bet žurciņai nekas nesaplīs, es pēc tam aizbraucu uz Rīgu arī ar viņu. Tad jau pēc Brieškalna pavasarī es viņu nodevu servisam, un tad viņa pazuda uz 2 gadiem. Ļoti ilgi negribēju likt šo video, bet es domāju, ka pietiks būt saprotošai, pietiks būt mierīgai. Ko daudzi vienmēr izdara, nodara šo vītni. Es viņu skrūvēju klāt, bet klāt mums viņa neskrūvēs. Aizmugurē jāmīši nebija pievilkt nemaz klāt. Jā, bākas līmeņa sensori šteikeri, es nezinu, kāpēc ir nogriezts. Būsters bija pieskrūvēts kājām gaisā. Tad to es viņai teicu, ka vārdstāvākā ir caurums. Tad šitiem te ir, es nezinu, kā to vispār var izdarīt. Te vienkārši ka viss ir nolausts. Panelis vispār nav pieskrūvēts, viņš vienkārši ielikts. Bez Hasla čaļi tik forši izdomāja. Es visu laiku sēžu mājās, skatos televizoru, šitā te uz dīvāna sēžu un gaidu, kad man zvanīs, kad es varu braukt pie žurkas, man pasaka, un man atbrauks pakaļ. Es tādu, labi, kaut ko izdomājuši, viņi ir smuki, man parādīs to mašīnu. Mēs braucam pa salu tiltu, un es jūtu, ka viņiem ir tas prikols, ka viņi gribēja, lai es redzu savu mašīnu no malas, kā viņi izskatās. Un viņi tiešām mēs braucam, un es redzu, man aizmugurē piebrauc mana mašīna, un es skatos pa logas, ieraugu viņu, un man ir tāds, tiešām, kā? Tagad viņa ir uz ceļa. Un es jau tad sāku raudāt jau.
Tad mēs aizbraucām uz Krasta ielas to jauno staķi, mums ir kaut kā. Es izkāpu ārā, skatos to mašīnu. Es vienkārši nespēju noticēt to, kad viņa beidzot ir. Viņa te ir, un liekas, tas tik neticami, jo pēdējo 2 gadu laikā vienkārši tas ir redzējis kaut kādas bildes, kad viņa tur taisa vai netaisa. Un tik ilgi to gaidīju, kad ieraugi, un viņa tik skaista ar tiem diskiem un visu, un tik labi izskatījās naktī. Tad mēs izbraucām testdreivu, tad uzsprāgā viena antifrīza truba dzesei, un tad jau visu sataisījām, un es braucu mājās. Braucu uz laukiem un arī saraudājos par to, ka liekas tik daudz vienkārši emocijas ir izliktas. Mani kolēģi, mana ģimene, visi zina, cik ļoti es esmu raudājusi, pārdzīvojusi par to, ka viss ir bijis tik ilgi un ļoti esmu gaidījusi to mašīnu, jā. Es braucu un es saprotu, cik ilgi es esmu gaidījusi šo mirkli. Ka tu vienkārši brauc pa savām mīļajām mājām ar mašīnu, kuru tas ir gaidījusi tik ilgi, 2 gadus. Un varbūt citam tas liekas muļķīgi, kad tik ļoti tās emocijas par to mašīnu un tā līdzjūšana tam visam. Bet tā ir mana pirmā mašīna. Es uzņēmos to visu izdarīt. Un tagad braucot, man ir tāds, beidzot man ir kaķīši arī līdzi. Man braucam uz mētrienu. Parādīšu mammai, brālēnam, visai ģimenei arī. Vēl, kāda ir tā mašīna un uz prieks. Un ir tas mirklis, kad tu brauc, es kur nesteidzos neko uz atļautā ātrumu, vienkārši brauc un izbaudi. Tas, man liekas, ir nepareizi, cik ļoti es esmu piesaistīta šai mašīnai ar visām emocijām, jūtām un tik daudz ir izēts, tik daudz ir piedzīvots, tik daudz vēl ir priekšā. Man prieks, kad es to izdarīju. Es ar viņu braucu. Vienkārši pašai par sevi smiekli nāk reizē. Bet reizē es raudu par to, ka vienkārši beidzot ir tā žurka pie manis un beidzot mēs braucam. Bet nē, es to neizdarīju. Gāju uz priekšu un nepadevos. Jā, vispār, kā jau es minēju, ka 2 gadu laikā gan es esmu mainījusies, gan mašīna, un man ir gatavs dizains uztaisīts. Es taisīju dizainu, viss ir smuki uztaisīts ar savādāku pūķi, mazliet tādu nevis anime stilā, bet tādu realistisku, kā man uz muguras ir tetovējums. Tad arī tādu pūķi es gribēju uz mašīnas. Gadi gāja. 2 gadi pagāja, un es sapratu, ka man gribās pamēģināt to minimālismu ar tādu odziņu diskiem. Nezinu, varbūt kaut kas mainīsies manās domās, bet man gribās tādu klasiku tā vairāk, cipa tā vienkāršāk, bet smuki. Kad es paņēmu mašīnu, es biju meitene, kurai palika 18, es aizbraucu strādāt uz ārzemēm, pabeidzu tur vidusskolu attālināti, pelnīju naudiņu, strādāju fabrikās dažādās. Nekad vairs nestrādāšu siltumnīcās, tas ir drausmīgi. Sabrīnoju to cilvēkus, kas to dara. Un nopelnīju savai mašīnai, atbraucu uz Latviju. Bija kaut kāds mums ar māsu kopīgs TikToks, kur mēs visu kaut ko filmējām, privāti kaut ko Instagramā liku. Likās, tā it kā jau nekas tāds, vienkārši cilvēks, kas dzīvo un brauc ar smuku žurku. Tagad cilvēkiem jau liekas, ka tas baigais influencers kaut kāds, nezinu. Es nezinu, es sevi uzskatu par vienkārši cilvēku, kas rāda savu dzīvi, varbūt mazliet vairāk kā citi cilvēki. Pastāstu savu pieredzi, gan slikto, gan labo. Kaut ko smuki nobildējos dažreiz. Droši vien šis mirklis, kad es arī viņu saņēmu, kad braucu beidzot uz mētrienu, parādīt arī, piemēram, māsai braucu parādīt viņu. Izvizināju tur Keitiņu Tomasu. Tik zema izskatās. Ir zema, ja? Jū, bet diski bomba, ne? Jā, man arī riktīgi patīk tie priekšējie, vispār riktīgi labi izskatās. Skaisti. Un tā krāsa. Žurciņa ir atpakaļ. Es tik sen neredzētu. 2 gadi, jā. Kur īstenībā tu vari būt lielam mirklim blakus klāt. Jauna mašīna tikko no salona. Jā. Bet priekšā nav tik zema īstenībā. Čau! Keita žurka atpakaļ. Keita piestājies priekšā. Atceries, tev ir bilde, ka tu maziņa pie žurkas esi.
Tagad liela jau esi. Var aizbāzt kredītkartes. Es nezinu, es neesmu mēģinājusi. Tur riktīgi nav vieta. Nevar pirkt tev. Labs fitments, jā. Bet par Rīgu nav vispār tā kā problēma. Jā. Ir mēģinās kredītkarti. Iet, nu vēl ir, kur tiekties. Bet turās. Vēl jocīgi reāli. Nu, pagaidām nē, es tagad esmu braukusi visu laiku bailēs, skatos, temperatūra nekāpj. Snībā varētu aptaisīt, pastīties, vai spiediens nekāpj. Pēc, ka ieslēdz vai nekarstīt? Nē, es visu laiku tagad slēdzu filtri, bet, nu, tagad temperatūru viņš pareizi pūš pat visu sāniem. Iepriekš bija, ka tušgaitā bija tikai augsts, un ja gāzē, tad bija silts, bet tagad ir ok. Kaucās, jā. Viņam tas shortshifters tagad ir. Tik īsa kā. Jā, riktīgi īss. Bet nav pārāk ķipa tā stingri. Jā, neķerās? Nē, Bet tas bloķā. tas ir bloķis, jā. Vēl stirnas mūsta. Jā. 3. Var redzēt stirnas. To būs skatītāji, Jolanta. Tu jau atceries, kurš pedāls? Nē? Sajūgs pirmais, tad ir bremze un tad ir gāze. Šitais sajūgs. Nē, otrādāk tas ir. Šitais sajūgs. Jā, tas ir sajūgs, izspied sajūgu. Jā. Un gāze. Izspied sajūgu. Vai kā to pirms regulēja? Pats pirmais sāniņā. Ir uz tuvākā, jā, man vajag tuvāko. Lai man tālu. Nu, Dabali rugi, jā. Bet nevajag, man liekas, tik stingri viņš tāds. O, jā. Ir? Tagad lēnām vai vadījums uzbraukt. Bet redzi, nenoslāpa. Kur gāze? Viņa tāda stingra. Jā. Bet patīkami tas slēdzas. Trešais. Jā, viņš kaut kā man... Laikam ir, jā. Viņš tas trešais man arī dažreiz tā. Jā, tā kā otrajā jau. Jā, tas ceļš tāds. Viena arka mums ir, man liekas, bišķiņ zemāk, jo žurkām nekad nevarot vajag vienādu uztaisīt, un tā viena puse ir zemāk. Kā tev, Keita? Smuki saulītas bija tā kā nav redzēt. Jau var redzēt, cik netīšas spogulis. Ģenerāli tīrīšana jātaisa. O, jau šeit riktīgi var redzēt, cik ļoti te ir netīrs viss. Un visādas smaržas, krāsojuma metināšanas. Nu, kā lielā jau. Es jau kā atceries pēc tam. Jā, tas tā kā riteni laikam. Tomas, tu vari pastāstīt, cik tu redzi ugunis žurkai? 2. 2, jā? Mēs viņam iemācījām vienkārši sen viņš iet pie Subaru un iet pie izpūtēja. Es saku uzmanīgi, jo tur dažreiz var ugunis šaut ārā no izpūtēja. Un Subaram ir viens liels apēš un teica, viena uguns. Un tagad viņam ir tā feature, ja viņš ir, piemēram, 2 strubiņas, ir 2 ugunis, 1 trubiņa, 1 uguns. Ja? Jā. Viņa ir skaļa un ātra. Skaļa un ātra. Viņa īstenībā mani nekad nav pievīlusi. Ir kaut kādi mirkļi bijuši, kad pirmoreiz burnautu taisīju, tur, nezinu, cilvēku lokā vai kā, zinu, rokas trīc, kājas trīc, nezinu, negrib to feilu vai ko. Vienmēr viss ir sanācis un arī Pur Baltic Challenge viņa godam izturēja, jo man bija mazjaudīgākā mašīna tur un tas bija mans pirmais sacensības vispār, kur es tā kā kaut kur piedalījos un es atceros tās emocijas, kad es pabeidzu to braucienu un es noņemu savu kāju no pedaļu un man jau vienkārši šitā trīcēja. Un es nesaprotu, man tagad izkāpt no mašīnas vai sēdēt, ko darīt, gaidīt. Labi, es tā kā skatos uz paneli un es redzu, ka man gandrīz temperatūra ir uz tā kā sarkana un es saprotu, ka dzinējam kaut kas arī varētu būt. Un mana ģimene visi tik ļoti mani atbalstījās. Mamma vispār, es kad braucu, viņa jau gāja tajā teritorijā iekšā un viņu tā kā tie, kas sargā, saka, ka nedrīkst iet. Un viņa kaut ko nolamājās, mana meita man tur brauc vai kaut ko un riktīgi tāda arī tā kā haifā, stresā. Viņa man liekas pat vairāk, mana ģimene tur tā nevis sastresojās, bet pārdzīvoja par to, ka es netiku tālāk tajā nākamajā posmā. Tāds foršs moments, kad tu saproti, cik liels tā kā apkārt ir atbalsts tieši ģimenē. Esam mēs Liepkalnos, mazā pietura toaletes. Līdz galam jāroj. Emka! Bumers, Emka. Davai, ej. Ej,
Nu, nesēdēsi tu uz krēsla, davai kustās. Behas ir. Beha ir. Nu, dodamies tālāk. Jūs te neērdaties, tikai labi sadāk iesiet būros sēdēt. Šādi mēs vaibojam un braucam. Lugā, jūs pirmo reizi, Laura vispār pirmo reizi žurku redz. Un kā tu? Tu atceries viņu, kāda bija? Tas, kad motortelpu tam nepievēršam uzmanības, vienkārši skatījos, vai traki spiediens ir. Tagad jau, es nezinu, kā ir okei. Artur, ko tu izdarīji? Es tikko atbraucu. Tu normāls esi, tev vispār nav man žēl. Dora inspekcija, viss labi? Inspekcija izieta? Ko teicam ciet? Riktīgi labi izstās, vai ne? Nu, tikai besīgi, ka tā viena lampa iet ciet visu laiku. Nu, diski patīk, kad priekšā tāda agresīva, ne? Priekšā lienis. Dora grib būt uzmanības centrā. Jo, ne. Labi, laižam. Šitai pusē var sēdēt. Tur ir problēma, kad laikam pēc savirzes bišķiņ rati iztaisnojās un bišķiņ disku bojā, kad brauc uz vienu pusi vairāk. Atkal, Artur, tu saplēsi man žurku. Kas ir? Vispār. Jā, tāpēc tu tur sēdēsi visu laiku, ja? Visu sataisīt. Nu? Crazy. Ak, Dievs. Nereāli. Galvenais, mēs nenofilmējām neko, jo mēs visu pareizi darām, mēs neko nedaram. Kad pēdējo reizi brauci? Pirms, man teiks, 3 gadiem. Jā, varētu būt. Mēs visi kā vajag piesprādzējamies. Ko es vēl piesprādzēties nevaru? Šokšķīgs nereāli labs. Jā, man arī ļoti patīk. Man patīk, bet man grūti ir atpakaļgaitā ielikt, tas ar abām rokām lieku. Tāds satraukums iekšā braucot. Adrenalīns, vai ne? Pat arī vienkārši tas, ka tik sen nav... Es visu tīnužu šosaju noraudājos, tāpēc, ka man bija emocijas, ka vienkārši viņa beidzot brauc uz šajieni. Visa jautrība sākas pēc 5000 apgriezienu. Nu, emocijas. Tas pasaka visu. Cik puls? 103. 103 puls. Mēs jau neko. Braucam un čilojam. Bet nav bijis tagad mirklis, kad es gribu padoties. Un visi īstenībā daudzi saka abrīno, kad es reāli to izdarīju. Man liekas, daudzi būtu atmetuši rokas un netaisījuši šo mašīnu. Vai vienkārši izvēlējušies citu un uzlabojuši to kaut ko pārlikt un tā. Šis pusotrs gads, 2 ir bijuši tādi paši zemākais punkts, kad vienkārši tik ļoti tika gaidīta tā mašīna un cīnījos un pārdzīvoju ļoti, jā. Man liekas, tas pašai dažreiz smieklīgi, cik ļoti var pārdzīvot par tādu dzels lietu uz 4 riteņiem, bet tas dod prieku un emocijas. Un, ja patīk, tad patīk. Benzīna galva paliek benzīna galva, tas neko neizdarīšu. Tā ir. Es aizmirsu pateikt, ka man bija arī savs merčs, ko es arī ilgi sapņoju, un tas bija Need More Sound pasākums Ogrē, tajā pie veikala. Un es atceros, mēs ejam kaut ko pa to pasākumu, un es pastos telefonā, un man ziņo no stikeršopa, kad hei, tev riktīgi forša mašīna, vai kaut ko varētu sadomāt kopā kaut kādu merču. Un man bija tāds, ak, Dievs, es reāli to gribēju, man tikai tieši paši uzrakstīja un piedāvāja, un tad mēs kopā izstrādājām šādu žurciņu un arī Deviant Divine. Deviant nozīmē to, kas iet pret sabiedrībā pieņemamo, pretējo un savādāk dara. Un Divine ir tas skaistais, brīnišķīgais, tāds sievišķīgs, mīļš, un man liekas, tas pats ir arī par mani un žurku. Mēs esam tādas uci-puci, viss forši, ja, skaisti un mīļi, bet reizē mēs varam arī būt ar raksturiņu. 5 lietas, kas man patīk, un 5 lietas, kas man nepatīk, piemēram. Sāksim ar to, ka man ļoti nepatīk, ka man svīst ciet šī lampa. Tur vienkārši viņa visu laiku tāda ir palikusi, un es nezinu, kāpēc. Nu labi. Viņu tur jauc ārā, un tad viņas nav arī oriģinālās, varbūt tāpēc tur ok. Otrā lieta ir tas, ka man spoguļi nesmuki. Tas man nepatīk. Man nepatīk salonā, piemēram, krēsli. Es gribētu viņus pāršūt, viņi ir diezgan padzīvojuši. Bet re, kur jānoečās, es tā var redzēt, kā izskatās smuki. Šiem diskiem jau ir apskrāpētas visur malas visiem tajiem spieķiem. Tu tā biji? Es tā biju, bet tas ir tāpēc, ka ritenis pārāk taisni stāv, un viņam arka noberžas, kad ir pārāk liela bedra vai kaut kas. Tas viss ir labojams, tas ir sīkums, bet, protams, ir tāds, Tad tu neesi vainīga. Es neesmu vainīga, jā, ārka vainīga ir sēdinājums. Ka šito disku arī kāds ir apgrauzis, un tas bija pacēlājs, ko es minēju. Bet īstenībā šo spārnu sataisīja diezgan labi Nils. Iztaisnoja, jo te bija, mēs zinām, kā te sanāca ar man šo pusīti. Bet no
10 metriem, kā vienmēr, pats svarīgākais izskatās diezgan labi, vai ne? Nē, īstās bomba. Īstās ļoti labi. Tas ir lietas, ko es redzu, un es domāju, cilvēki varbūt nepamana. Nu, varbūt autoentuziasti kaut ko vairāk, protams, sīkumiem pamanīs, bet tā galvenais ir emocijas un braukt, man tā šķiet, ne? Kas man patīk? Tas viss. Tas viss. Man patīk, kad man beidzot ir šis te, kad es varu noņemt numuru un smuki izstādēs vai, nezinu, tagad filmējot, noņemt un uzlikt BMW oriģinālo moldingu. Tas tā kā uz magnētiņiem, ja? Nē, tas ir vienkārši moldings. Es samainīju un numurs ir pie otra moldinga. Un tad es samainu un smuki izskatās. Tad, protams, mani diski, mani mīļie diski. Es ļoti ilgi gribēju šos diskus. Es redzēju no-name drifteriem tādus. Un es ilgi meklēju, kur tādus var dabūt. Un tad ar Ivo no Blāsta, man liekas, un Rīgas Riepu centru mēs tur aprunājāmies. Un tad sapratu, ka tas ir 59 Northwheels. Krāsu es izvēlējos, kaut kur Instagramā redzēju inspiration fotos. Ja, un tad sapratu, ka man gribās to rose gold, netik spilgti. Un man liekas, ar zilo kopumā izskatās ļoti skaisti. Mēs esam pie autoestētikas. Es aizvedu savus diskus, lai uzliktu keramiku virsū. Jo tad vieglāk viņus būs mazgāt, jo viņi ir tādi šauriem spieķīšiem. Es domāju, tas ļoti, ļoti palīdzēs ikdienas kopšanā. Tā skatos, ka mums ir arī skaisti nomainījies logo un kur smuks Mustangs arī uz pilnu aplīmēšanu, pareizi? Jā, un varbūt var pastāstīt cīki, ko tieši arī vispār piedāvāju. Galvenokārt aizsargplēves, keramika, pulēšana, krāsainas plēves. Un mūsu diskiem uzlikām keramiku, jā. Un tas tieši ikdienā palīdz ļoti kopšanai, pareizi? Jā, lai tā bremžu putekļi nepieļauj tik daudz, vai vieglāk mazgājas. Nu, tā krāsā arī ir aizsargāta. Bet jūs arī taisat tādas tikai ne pilnā aplīmēšana, bet arī tās zonas. Var arī kādas atsevišķas detaļas. Nu, to katru klientu atsevišķi var apspriest. Un keramiku jūs likāt šeit vai arī iekšpusītē? No visām pusēm. No visām pusēm. Redzot šos mazos spieķīšus, es jau iedomājos, cik grūti būs šās visas vietiņas mazgāt. Jūs varat atrast Instagramā, redzēju? Jā. Facebookā arī esat? Autoestētika un TikTokā arī? Jā, TikTokā arī. Visur tur droši varat piesakot, jo ļoti skaistus, interesantus vāģus, kur viņi sakopja. Kur man ir vecie diski ar riepiņām, un šeit mums jau ir jaunie. Man ļoti patīk arī, kad es beidzot dabūju sānu uzlikas, kas kopē tieši slieksni. Protams, viņas ir mazliet jau apbružātas, jo viņi ir zemo, un mēs esam bijuši uz pacēlājiem un uz jaudas standiem. Bet man patīk, jā, kad nav tā šķirbiņa, un te viss ir smuki taisni. Motortelpu var parādīt. No. Šito Nils sapratīs, man patīk, kad ir melnas šotkas. Man patīk, es gribēju rozā, man tas liekas tāda odziņa. Un man patīk, ka te ir 250 zirgi. Nu tā nopaļojot, man teica, ka drīkst tā teikt. Un man patīk vispār, kad arī te visur, kad Nils lika kopā to mašīnu, viņš gāja visai cauri un lika visur oriģinālās skrūvītes, klipsīšus, visu motora pārsaga aizsargus. Tur viss ir tāds smuki forši pārdomāts un tiešām ar rūpēm un uzmanību salikts kopā. Par to paldies Nilam! Bez hasla. Es gribēju pastāstīt par šo krustiņu. Tas nav vienkārši krustiņš. Mēs ar mammu bijām Brazīlijā, un mana mīļākā Fast and Furious filma ir 5. daļa, kur viņi ir Brazīlijā. Un, protams, Dominikam Toretto arī ir krustiņš. Un man mamma uzdāvināja nopirka Brazīlijā šo krustiņu. Un tāpēc viņš te visu laiku ir. Jā, tas mirklīds, kad es minēju, kad vēlos viņu pārdot. Es ātri sapratu, ka tā ir mana mašīna. Un kāda jēga pārdot žurku, kuru tu tā kā esi tik lielu naudu ieguldījis, tik daudz emocijas, tik daudz atmiņas. Tas, ka tu viņu pārdos, nezinu, tagad par 5-4 tūkstoši, ja, ko tas tev dzīvē neko nemainīs, bet tas, ka tev ir atmiņas un piedzīvojumi un tas visa cita emocionālā vērtība, man liekas, ir daudz vērtīgāka par kaut kādu naudu, ko tu arī esi ieguldījis, ko tu varētu saņemt varbūt par viņu. Es teicu, labāk, lai viņa stāv man pagalmā, kaut vai viņa atkal tur sapūs, vai atkal es viņu, nezinu, sastīšu, vai dzinējs būs viss slikti, bet viņa būs ar mani, un es varēšu pastāstīt, ka tā ir mana pirmā mašīna. Nezinu, piemēram, Tomas viņam ar Keitu varēšu pamācīt braukt. Viņa ir līdzīga man, viņa nepadodās, viņa cīnās, viņa nepieviļ, viņa ir uzticīga, un es esmu uzticīga viņai, un mēs kopā cīnamies un ejam uz priekšu, un viņa ir gan asa, gan mīļa, un
forša un smuka. Man viņa ir žurciņa, žurīte, jā, es bieži viņu tā saucu. Vispār es brīnījos, viņu iepriekš nesen nosaucu par Zuzīti, bet es tā nekad nebiju darījusi, tā kā man tas nepatīk, nē, viņa ir žurīte. Zuzīte nebūs, jā. Nē. Pogai neiegriezās tur. Pasties, kā tas muki mustangi sastājušies, te jau kaut kāds klubiņš izskatās, ka ir. Šitie vecie ne tik ļoti. Man ar tie nē, tie ir vienīgie, kuri man nepatīk. Tas tur tas šaunās izpūtēs, vai tas ir? To bēmas arī tā var šaudīties? Jā, bet baigi viņam ir tā kā riktīgi atdurē un braucot, es nezinu, vai uz vietas tas sanāktu, jo tur vēl es tā kā skatos, vai vajag kaut ko pārregulēt vai nevajag. Aizmirsies, ka šitā brauc cauri tautai, visi sveicina, mūs saka smuki diski. Kad tu neonas liekas atpakaļ? Es nezinu, vai jāliek. Zini kā? Tā kā grūti viņus piestiprināt, izdomāt kā. Kā tu iepriekš darīji? Tad man nebija žēl kuzovas vienkārši urbu. Tur bija iekšā? Jā. Un ko tur viss bija jāmetina? Kāda jēga kaut ko glābt? Tur bija ar samuredzēm, man liekas, ievurts, jā. Oi, baigās aiz. Nebūs. Glamour, blondi, glamour, brunēti. Nu, man reāli nav izvēles, man jābrauc ir otrā virzienā, man liekas, nē. Vai arī tur ir abos virzienos. Nu, ko, es nevaru izbraukt tur? Es sapratu, bet cik nereāli. Tā kā, ja jūs redzat šo video un jūs redzējāt, ka es braucu uz otru virzienu, sorry, es nevarēju izbraukt. Tā kā tur ir diknis guļošais. Tur ir tā kā rītītrāks guļošais. Bet tā ir vienvirziena iela vēl. Nu, Vika. Nu, bet es iesprūdu, es netieku ārā. Es šitā sūtīšu valsts policijai. Sorry, not sorry. Kā jādara, tā jādara. No. Es pabraukšu maliņu. Tad tu saki tā kā švābi, ka ir forši sēdināt mašīnu, ja? Jā. Man liekas, viņam būtu vēl tā kā, ir par augstu. Es atkal braukšu pretējā virzienā. Sorry. Kas jādara. Blondīna pie stūras. Blondīna pie stūras. Tev vēl mača lati vajadzētu. Jā, vai ne? Tur ir guļošais, es nevaru izbraukt, piedodiet man. Ja tu izbrauksi, Vika, es tev saldējumu nopirku. Ja viņš pabrauktu malā, tad es varētu. Nu, es sastādīju sastrēgumu te kārmītā. Nu, viņiem ir jāpārdomā, laikam, lokācijas, kad zem jau to arī var izbraukt pa to pusi ārā. Vēl zemāks jātaisa tev. Zemāk, lai... Jā, es tā nevaru izbraukt, man vēl zemāk jātaisa. Kā Vika atbrauc uz mītu. Tas ir man vienmēr sanāk kaut kas ne tā, kā vajag. Es vienmēr māku prikulus uztaisīt. Sezona tikai sākas. Paldies visiem, kas seko līdz manam stāstam un Žurkas stāstam. Un piesakojiet manam YouTube kanālam, jo centīšos kaut ko filmēt vairāk un parādīt jums vairāk no manas dzīves un Žurkas dzīves. Bučiņās!